Sena paruna vēsta, ja gribi zaudēt draugu, aizdod viņam naudu. Es jūtu sirdī, ka es esmu pazaudējis bērnības draugu. Es viņu nejūtu vairs kā draugu. Rolands ar draugu kopā izēduši nevienu pudu sāls. Diemžēl nauda šai bērnības. Es gāju caur pie mammas uz mājām, runāt ar vecākiem, ka tāda un tāda situācija. Tas laiks īstenībā bija tāds ne īpašums, nekas viņam nav. Vīrietis iesaistīja privātdetektīvus, jo draugs ir pazudis tālēs zilajās. Pēc mūsu informācijas, un arī no klienta informācijas, viņš atrodas Austrālijā. Ja? Cik man ir zināms, ka uz Ameriku un uz Austrāliju ļoti grūti aizbraukt no Latvijas. Ja? Tur nepieciešams, lai būtu tīra reputācija. Ja? No sākuma nepieciešams rakstīt iesniegumu Austrālijas vēstniecībai par to, ka parādnieks pārkāp likumu. Ļoti labi, ka mūsu klientam Rolandam bija līgums. Otrais moments pozitīvais, ka ir tiesas spriedums. Ja tomēr draugam gribas izpalīdzēt, aizdevumu līgumu vajag noslēgt pie notāra 2 liecinieku klātbūtnē un naudu pārskaitīt uz aizņēmēju kontu ar norādi aizdevums. Tad ir cerība naudu atgūt.